O, laba diena! Vai jūs zināt, ka Latvijā ir ārsti, kas saņem 40,000 eiro mēnesī algu? Jā, 20,000 eiro mēnesī alga, tas vispār jau, bezmaz vai vesela virkne, vesela virkne cilvēku ārstu saņēma 24. gadā virs 20,000 eiro mēnesī algu. Tie ir vide dati, anonimizēti, kurus mēs tikko nopulcējām poro.lv, un es gribu par šo te pārunāt. Tā ir tēma, kura ir mazliet nepopulāra. Daudzkārt, kuluāros par to daudz runāju jau sen, bet pirmkārt nebija apkopot tādi dati, un otrkārt, mums visiem patīk ārsti un vispār ārsti. Un mēs neviens neesam komunisti. Mēs nesakām, ka cilvēkiem jāstrādā pa velti. Un īpaši jaunu cilvēkiem, kuri pelna ar savām zināšanām, ar savu intelektu, ar savu gadiem garo izglītību un tā tālāk, un tā joprojām, kuri glābi cilvēku dzīvības un veselības un tā tālāk. Un tā joprojām skaidrs, ka viņiem mēs visi, es domāju, atzīstam un gribam, lai viņi pelna labi un mums nav žēl. Protams, skaidrs, tā ir. Bet ir tomēr problēmas. Ja mēs uz šo visu paskatāmies nevis no, ja mēs uz šo visu paskatāmies no politikas viedokļa, no valsts pārvaldes viedokļa un no tā konteksta, kāds mums Latvijā ir, kā mēs skatāmies uz valsti, tad mums šeit rodās zināmi daudz vesela virkne jautājumu. Galvenais jautājums ir tas, kā tā pēkšņi sanāk, ka Latvijā, kura ir vissliktākā, viena no visvājāk finansētajām, vismazāk finansētajām veselības aprūpēm Eiropā un OECD. Visiem zināms, mums pamaz gadiem katastrofa maz. Tas, ka mums ir pamaz finansējuma medicīnai, tas rada visas problēmas, kas visiem ir zināmas. Pakalpojumu nav, rindas garas, viss kaut kas. Mēs visi zinām problēmas Latvijas medicīnā. Un viņām visām sakne ir naudas trūkums. Viena no būtiskām problēmām, sistēmiskām, ilgām, nerisināmām problēmām un tā tālāk Latvijas medicīnā ir, piemēram, medmāsu trūkums. Mums trūkst 3 līdz 4 tūkstoši medmāsu un palīgu. Ja? Un tas būtiski ietekmē aprūpas kvalitāti slimnīcās. Kāpēc mums trūkst medmāsu? Un tā, protams, naudas dēļ mums trūkst medmāsu, jo medmāsām mēs maksājam slimnīcas tas atalgojums, ko piedāvā. Principā nedaudz virs vidējās algas šobrīd Latvijā. 1000 plus kaut kas tur neliels. Un ar šādu algu tas nav attraktīvs piedāvājums, un tas turpinās tā visu laiku. Un māsām arī ir augsts, tas arī augsts kvalifikācijas darbs īstenībā. Un rezultātā mums māsu nav un esošās visas pirmspensijas vecumā un tādā garā problēmas. Un uz šī fona, ka mums trūkst naudas dēļ 3000, 4000 māsu un palīgu, piemēram, kas nav vienīgā problēma. Mēs dažiem ārstiem, un nebūtu ne dažiem, tas nav runa par 2, 3, mēs publicējām 300 lielāko algu sarakstu poro, apskatieties. Dažiem tātad ārstiem mēs maksājām 20,000 mēnesī, 30,000 mēnesī, 40,000 mēnesī algu. Un kas vēl šeit ir būtiski, šie top saņēmēji, top tās algas, šīs radiologs, viņš nekur Vācijā nenopelnīs 40. Respektīvi, viņš saņem 409 pusmiljonu gadā. Viņš ir saņēmis 24. gadā. Tādu algu nav Eiropā. Tas nav Amerikā, ok, bet, teiksim, Eiropā tā nav. Mēs kā Latvija pārmaksājam. Mēs kā Latvija šeit pārmaksājam cilvēkiem kaut kādu, es nezinu, kādu iemeslu dēļ. Tā ir slimnīcu vadība atbildība, tā ir ministrijas atbildība un tā, bet šeit kaut kas nav normāli. Tā tad mums ir pirmā vietā, vispār radiologi no top 28 ir radiologi. Tas reāli ir kaut kāds kartels, tur ir kaut kāda problēma. Tas tā nevar būt. Tas ir pilnīgi neadekvāti. Ja? Labi, tur plastiskais ķirurgs, ortodonts, ķirurgs, zobārsts, mutes, seju un žokļu ķirurgs, radiologs, zobārsts, zobu protēzists, radiologs, traumatologs, radiologs, protēzists, kardiologs, oftalmologs un tā tālāk. Iepazīstieties ar sarakstu. Diezgan interesants sarakstīns. Kāpēc par to ir jārunā? Jārunā par to ir tāpēc, ka tā paša galvenā iemesla dēļ, ka mums nav naudas. Mēs nevaram atļauties, mēs pārmaksājam.
Mums ir kaut kas jādomā. Mums ir, nezinu, jāved, kāpēc mēs, es nezinu, mums jāved no Ukrainas, no Indijas, no vienalga kaut kurienes radiologi. Kaut kas te nav normāli. Ja mēs pārmaksājam pat divreiz nekā viņš, es nezinu, es mēģināju internetā atrast datus, cik Vācijā saņem radiologs un tā tālāk. Tas, ko no tās informācijas, ko ātrumā var atrast, un kas šķiet plus mīnus uzticami, visam divreiz mazāk Vācijā. Un tā nekā mēs maksājam top cilvēku. Lūk, bet tā tad kopā, ja mēs ņemam top 300 algas ārstniecības personālam Latvijā, un tā tie ir 43 miljoni eiro gadā. Ja mēs ietaupītu 10 miljonus, 10% no šīs summas, un top radiologs vienalga saņemtu 36 tūkstoši eiro mēnesī, tad tie būtu 4,3 miljoni gadā. Ja mēs ietaupītu 20, tie būtu 8,7 un tā tālāk un tā joprojām. Labi, mēs nevaram noteikt privātā sektorā to samaksu, bet tāpēc ir sadalīts, šis teiksim, tabula ir sadalīta, cik saņem valsts un cik saņem valsts iestādēs un cik saņem pašvaldību un privātās iestādēs, teiksim, šīs algas un tas, ko maksā valsts. Tas arī ir, tās summas ir, viņas ir iespaidīgas. Un es nezinu, vispār nesaprotu, kā viņas iet kopā ar normatīviem aktiem, jo valsts tarifā savukārt ambulatorā speciālista alga maksimālā ir noteikti 21 756 eiro gadā. Dežūrā ārsta alga 30 eiro gadā. Kā viņi var saņemt 200, kā viņi var saņemt ceturdaļu miljonu? Labi, gan jau tur ir kaut kādi juridiski, protams, tas viss nešaubīgi, es domāju, ir likumīgi. Man par to nekādu šaubu nav. Tur ir atrasts viss un sakārtots un tā tālāk. Bet jautājumu šeit ir ļoti daudz. Gaidu visu zinātāju komentārus, insaidus un tā tālāk. Piemēram, kāpēc šeit nav, kāpēc lielāko algu saņēmēju vidū virkne nav, piemēram, tur nav, es nezinu, pediatru. Ja, tur nav neirologu, tur nav veseli, tur dominē kaut kādas profesijas, kaut kādu specialitāšu ārstu un kaut kādi citi ārstu, teiksim, nezinu, bērnu ķirurgu tur nav. Vai kaut kas tāds. Kuri atkal arī ir zināms, teiksim, jaunie ārsti slimnīcās, saņem pavisam maz un cīnās tur ar visu kaut ko un tā tā. Tur ir sistēmiskas problēmas. Tas, ka privātās SIA maksā šādas algas, tas arī ir pētniecības interesants teiksim, jautājums, jo tātad šie, teiksim, tas nav kaut kādas individuālas SIA, kur, teiksim, kāds ārsts vai daži ārsti būtu izveidojuši SIA, un tad viņi maksātu sev dividendus, ja viņi būtu īpašnieki. Tātad tur ir kaut kādas SIA privātas, kas var atļauties maksāt šādas algas un vēl nopelnīt. Tā kā tās summas, ko tā tad izlaiž caur sevi šī, teiksim, kaut kāda droši vien radiologu SIA vai biedrība, vai es nezinu, kā viņi to ir noformējuši, tās ir daudz miljonu summas, kuras slimnīcas maksā, teiksim, šiem SIA, kuras maksā tālāk šiem ārstiem, šos teiksim, 20, 30 tūkstošu lielās algas. Ja? Tur kaut kas nav kārtībā. Tur kaut kas nav kārtībā no valsts pārvaldes viedokļa. Mēs pārmaksājam, un man ļoti žēl, cienījamie doktori, bet tas nav ok. Tas nav ok. Ir jādalās ar māsām, ir jābūt solidāriem nedaudz, teiksim, pret sabiedrību un pret sistēmu. Un tā tomēr ir nodokļu. Labi, daļa no tās ir nodokļu nauda, daļa no tās ir mūsu privātā nauda. Mēs pārmaksājam mega daudz, un tie ir tātad slimi cilvēki, grūtībās nonākuši cilvēki. Šis nav ok. Tā tam nevajadzētu turpināties.